kā, nu, grūti gājis ir Jelgavniekiem pret VF, un tas savā ziņā Mārtiņš Gulbs, jo bija apslims un pēdējās dienās bija maz trenējis. Nu, protams, šeit Latvijā mums šobrīd ir. Tieši šajā mačā, starp citu, viņš arī ir VF skolas audzēknis, Alfrēda Kraukļa VF sporta skolas audzēknis pie tīpaši galvenajiem treneriem. Tu var būt taktiski ļoti gudrs, bet ir jābūt harizmai, ir jābūt šim negums. Makdāvels no stūra brīvs tālmetiens nav precīzs, Aleksija Bumpie Čavar iespējas aizskiet ātrajā pretuzbrukumā, un tas arī notiek. Justavičām 2 punkti un Jelgava atkal vadība. Valsts pusaiķu metiens, bet šoreiz nebija precīzi, bet kādā ziņā individuāli ļoti labi. Meistarstīgi parādīja, kas gan rezultātu nedeva. 3-1 ātrais uzbrukums, un šeit gan skaisti izspēle. Geks pamet gaisiņu. Puslaikā Jelgavas uzbrukums iestrēdzis vēl ilgāk pārtver bumbu Hakansonam. Kārtējā kļūda Jelgavniekiem, Jānis Bērziņš uzbrukuma noslēguma fāzē un pārsvars čempioniem. Pilns programmas un no -6 ir spējuši panākt +9. Hakansons jau +11. Šis 5-2, bet tikko vēl bija 2-2. Nu, ceturdaļā jau būs pagājuši tūliņ 4 minūtes. Tā kā arī šī ceturdaļa būs pietiekami maz rezultatīva. -13 un iespējas atspēlēties vēl pietiekami daudz. VF uzbrukums, Hakansons, labi piespēle, slam dunk Ričmondām, bildēm. Aizsardzībā viņš īsti netiek galā ar Gludīti. Labi piespēles groza apakšu un Eliasonam slam dunk un uz tablo vairs tikai mīnus. Liek bloku, mēģina spēlēt pick and roll un Gludīs, kā jau tu minēji. Nu, Makdāvelam vienkārši iet garām kā stāvošam. Eliasonam. Un tagad Šuļavskis pats laužās grostur pretī daudz garākais Bērziņš. Vēlreiz Dāvis Geks nospēlē aizsardzībā. Bet vēlreiz nospēlē labi aizsardzībā Jelgavnieki. Gludīts jārealizē 3-punktu metiens. Jānis Bērziņš vēlreiz saspēlējās ar Rubio. Labi ieraujās groza apakšā Dāvis Geks. Viņa metiens nav precīzs, bet Nenkevils. Trenerim Gulbim ir nedaudz vieglāk. Bet trenerim Frādam ir jāprot pateikt vairākās valodās tas, ko viņš vēlās, lai visu saprastu. Nu, atletisms tiešām šim jaunajam zviedram ir ļoti pamanāms. Lūde atstāts pilnīgi brīvs, tālmetiens nav precīzs. Pārkāpumi atjaunojās 14 sekundžu. Laiks uzbrukumam, Justavičs pret Rubio. Ir pārāks pārmet pāri ar Āķīti. Līgā tās komandas, kuras var atrast aizsargu Gludītim, tas sagādā pietiekami liels problēmas Jelgavai. Ja nenosēc Gludīti, tad problēmas ir pretiniekam. Spēlēs pret Himki komandu izbraukumā VTB vienotajā līgā. Tas jau aiznākam pirmdienu. Tā kā A klases pretinieki nākamajos mačos. Bloķēts metiens aizsardzībā. Gekam vēl 2 punktu uzbrukumā. Ja, potenciāli skaista epizode. Brieda, bet nenobrieda. Un Ričmonds viltoties aizsardzībā. Lielisks bloks. VF Rīga komandai, kā jau minējām, tur arī izcīnīja savu pirmo Latvijas līgas čempionu titulu. Tāpat arī U18 čempionātā 11. gadā.